Tātad, nedaudz par salidojuma teritoriju. Kā mēs varam redzēt visapkārt, tad viss ir ļoti, ļoti zaļš. Un īstenībā arī visas aktivitātes, kas būs salidojuma laikā, notiks šeit ārā. Aiz manis var redzēt tikai zāli, un kas ir tāds varbūt futbola laukums vai kādām citām aktivitātēm domāts laukums. Bet aiz manis, aiz kameras, tur tālāk ir visa pārējā nometnes teritorija, bet to visi redzēs tikai tad, kad atbrauks, jo šobrīd notiek vēl sagatavošanās darbi un kādi kārtošanas darbi, tāpēc to mēs vēl šobrīd nerādīsim. Un par teritoriju vēl, īstenībā bija tā, ka 2004. gadā es pati šeit atbraucu pirmo reizi, tad man kā tādai pilsētas meitnei likās ārprāts, kā es vispār te varēšu izdzīvot veselu nedēļu, jo tad nometne bija uz nedēļu. Un bija tā, ka te pirmā dienā es atbraucu un es tur sēdēju, es domāju, vediet mani mājās, es vienkārši nevarēšu izdzīvot. Bet īstenībā, tad, kad pagāja visu tā nedēļa, es vairs negribēju braukt mājās, jo šai vietā ir tāda īpaša, sajūta, nezinu, tāda dieva miers ir, kad tagad, kad mēs atbraucam bieži vien uz šejien, tad nekad negribās braukt projām. Un varbūt arī tā lieta, kas vēl atšķirās no citām nometnēm, tad šajā salidojumā interesanti būs tas, ka mēs visas aktivitātes un visu, ko mēs darīsim, mēs pavadīsim visu laiku ārā. Gan ēdot, jo virtuve ir ārā, gan arī visas sapulces, kas notiks ap uguns, kur tas arī viss būs ārā, un jebkādas aktivitātes, ko mēs darīsim, viss notiks ārā. Tālūk.